2026. gads noteikti ir zelta bedre kakla ārstiem, jo, ak Dievs, šķiet, ka mēs katru dienu piedzīvojam ģeopolitisku šoku. Tikai pirms 24 stundām mēs apsprieda Project Freedom perspektīvas, sistēmu, kuru Amerikas Savienotās valstis vēlējās izveidot, lai evakuētu kuģus, kas bija iestrēguši Persijas līcī. Tad Marco Rubio izmēģināja spēkus kā 2028. gada republikāņu kandidāts un vienlaikus rīkoja preses konferenci, aizvietojot ierasto preses sekretāri Karolīnu Levitu, kura šobrīd ir dekrētā. Labi, ka Marco Rubio iesaistījās un aizpildīja vēl vienu vakanci Baltajā namā. Jebkurā gadījumā Marco Rubio teica, citēju, operācija ir beigusies. Episkais niknums. Administrācijas nosaukums Irānas karam ir: prezidents paziņoja kongresam, ka ar šo posmu esam tikuši galā, labi? Tagad mēs pārējām pie šī Project Freedom. Bet varbūt tomēr nē? Vēlāk dienas laikā Trumps paziņoja True Social, citēju, Project Freedom tiks uz īsu brīdi apturēts, lai redzētu, vai ar Irānu var panākt un parakstīt galīgo vienošanos. Tad, tieši šorīt, Axios publicēja rakstu ar virsrakstu: ASV un Irāna tuvojas vienas lapas memoranda noslēgšanai, lai izbeigtu karu, apgalvo amatpersonas. Bet tad jūs izlasāt rakstu un uzzināt, ka šis vienas lapas memorands karu nebeigs. Forši. Un lai būtu pavisam droši, Trumps pāris stundas pēc tam ievietoja ziņu True Social, kurā teica, ka Hormūza šaurums būs atvērts visiem, arī Irānai, vai arī bombardēšana atsāksies daudz augstākā līmenī un ar lielāku intensitāti nekā iepriekš. Neskatoties uz to, cik objektīvi absurda ir pasaule, kurā mēs dzīvojam, es domāju, ka ir zināma vieta piesardzīgam optimismam. Atslēgvārds ir piesardzīgs, un nekas nav tā, kā to liecina virsraksts. Tātad šodien es vēlos izskaidrot, kāpēc šoreiz ir pamats īstai cerībai, pastāstīt, kas varētu būt tajā vienas lapas memorandā, lai izbeigtu karu, un noslēgt ar dažiem īsiem komentāriem par to, vai tas viss bija tā vērts. Bet vispirms optimisms. Es zinu, ka šī administrācija mēdz daudz ko teikt. Es arī esmu zināmā mērā priecīgs, ka sabiedrībā arvien vairāk atzīst, ka mums vajadzētu ignorēt šos vēstījumus. Vienlaikus tomēr ir notikusi pārmērīga korekcija, kur Trumps paziņo lietas, kas uzreiz tiek noraidītas, pat ja tās tiek izteiktas vienlaikus ar dārgi maksājošām darbībām. Būtībā mēs ignorējam klišejas otro pusi, un mums ir jāvēro, kas šeit tiek darīts. Vakar es norādīju uz projekta brīvība būtiskajiem trūkumiem. Savienotās valstis pienācīgi nepavadītu kuģus ārā no līča, kā tas bija Irānas un Irākas kara laikā, bet vienkārši koordinētu kuģu izkļūšanu. Nebija nekādu iespēju, ka Irāna tam piekristu. Tādējādi to vislabāk varēja raksturot kā uzlabojumu salīdzinājumā ar sākotnējo situāciju, taču tas nebija īsts risinājums, lai atjaunotu kuģošanu līcī līdz pirmskara līmenim. Atbilstoši tam, 2 kuģi šīs programmas ietvaros veiksmīgi izbrauca cauri. Nav slikti, ņemot vērā īso laika periodu, kurā programma darbojās. 2 patiešām ir labāk nekā 0, bet tas joprojām ir tikai neliela daļa no tā, kam vajadzētu būt. Aiz dažas mēdīju bravūras Trumpa administrācija atzīst sistēmas ierobežoto un riskanto raksturu, vienlaikus pareizi norādot, ka tā tomēr kaut ko darīja. Tas ir svarīgi, jo tas nozīmē, ka programmas apturēšana sniedz reālu informāciju. Mēs pārējām no neliela kuģu skaita, kas iziet no līča, uz situāciju, kad neviens kuģis no līča neiziet, vismaz īstermiņā. Iemesls, kāpēc jūs to darītu, ir tas, ka jūs domājat, ka pastāv laba iespēja, ka drīz būs pieejams labāks risinājums. Proti, ka Irāna atvieglos ierobežojumus tranzītām caur Hormūza šaurumu un tiks garantētā visu drošība. Tāpēc, neskatoties uz to, cik viegli ir noraidīt Truth Social ierakstu kā nebūtisku, es domāju, ka šeit ir pamats piesardzīgam optimismam. Tomēr es vienlaikus gribētu norādīt, ka ja piemēram pastāvētu 20% iespēja, ka tuvāko pāris dienu laikā tiks panākta vienošanās, būtu vērts uz īsu brīdi apturēt riskantu evakuācijas stratēģiju. Citiem vārdiem sakot, mēs varam vienlaikus uzskatīt, ka kopumā progress ir maz ticams, bet tajā pašā laikā interpretēt pauzi projektā brīvība kā labu ziņu. Tas mūs noved pie šodienas piedzīvojuma būtības. Vienas lapas memoranda satura, kas, kā tiek apgalvots, izbeigs karu.
Nu, nē, patiesībā izlasīsim, kas rakstā teikts. Citāts. Daudzi memorandā izklāstītie nosacījumi būtu atkarīgi no galīgās vienošanās panākšanas, atstājot iespēju, ka karš varētu atsākties vai arī iestātos ilgstoša nenoteiktība, kurā aktīvā karadarbība ir apstājusies, bet nekas nav patiesi atrisināts. Ļaujiet man sākt ar to, ka starptautiskajās attiecībās nekas nav patiesi galīgs. Nav ārēja izpildāmu līgumu. Ja jebkurā brīdī kāds nolēmi, ka pašreizējā sistēma viņiem neder, viņi var sākt vai atsākt karu. Taču pastāv būtiska atšķirība starp vienas lapas memorandu, kas izbeigs karu, un vienas lapas memorandu, kas vadīs turpmākās sarunas starp pusēm. Atkal, es to raksturotu kā iemeslu optimismam, ka pamieru varētu pagarināt un ka galu galā tiks ieviests kāds pašizpildošs izlīgums. Tomēr es zinu, ka nevajag steigties notikumiem pa priekšu, skaitīt cāļus pirms tie izšķīlušies vai izmantot jebkuru citu ar dzīvniekiem saistītu izteicienu. Bet apskatīsim, kas ir šajā it kā karu beidzošajā memorandā. Būs 30 dienu periods, kurā Hormuza šaurums pakāpeniski tiks atvērts visai satiksmei, tādējādi izbeidzot abu pušu blokādi. Irāna izvedīs savu augsti bagātināto urānu no valsts. Irānā sāksies 12–15 gadu moratorijas uz urāna bagātināšanu, un pēc tam tiks noteikts ierobežojums. Bagātināšana ne augstāka par 3,67%. Ņemiet vērā, ka 3,67% urāna 235 izotopa koncentrācija ir pietiekama, lai darbinātu kodolspēkstacijas, bet nav pietiekama kodolieroču izgatavošanai. Irānā pārtrauks darbināt pazemes kodoliekārtas. Irāna apņemsies nekad neizstrādāt kodolieročus. Pilnīgi bezjēdzīgs pasākums starptautisko attiecību pasaulē, ja drīkstu iejaukties. Irāna piekritīs pastiprinātai inspekciju kārtībai gandrīz noteikti Startautiskās atomenerģijas aģentūras uzraudzībā. Tas patiesībā ir nozīmīgi, jo inspektori var pārbaudīt, vai Irāna ievēro vienošanos. Savienotās valstis atcels ekonomiskās sankcijas pret Irānu un atbrīvos dažādus Irānas līdzekļus, kas pašlaik ir iesaldēti. Vienas lapas piezīmei tas ir diezgan detalizēts pārskats par to, kas notiks pārējo sarunu laikā. Bet, ja jūs man ļausiet uzdot virkni jautājumu, kļūs skaidrs, ka viena lapa patiesībā nevar būt īsts līgums. Ja šaurums tiek pakāpeniski atvērts, kādā secībā valstis pārtrauc savas blokādes? Kuri kuģi iegūst pirmās caurbraukšanas tiesības? Vai mīnu traleri var nekavējoties doties šaurumā, lai to atvieglotu? Kas nodrošinās mīnu trallerus? Vai Eiropa tiks ierauta šajā procesā, kā es visu laiku esmu brīdinājis? Vai Francija būs pirmā, kas tur ieradīsies, tikko paziņojot, ka tā pārvieto savu lidmašīnu bāzes kuģi uz Sarkanās jūras reģionu, gatavojoties ātram braucienam uz Hormuzu? Kas pārņems Irānas augsti bagātināto urānu? Kā izskatīsies kontroles ķēde, kad urāns tiks pārvietots no Irānas uz kādu citu? Kas notiks ar urānu pēc tam? Vai kāds to pirks? Vai tas tiks atšķaidīts līdz 3,67% un atdots Irānai tās kodolspēkstaciju vajadzībām? Kā citādi Irāna nodrošinās savas kodolspēkstacijas ar kurināmo? Kā lai kāds zina, vai daudzums, ko Irāna nodod, ir patiesais daudzums, kas Irānai pieder? Kas notiks ar visām centrifugām, kas bagātina urānu līdz vairāk nekā 60%? Vai tās tiks iznīcinātas, vai tās tiks pakļautas pastāvīgai SAEA uzraudzībai? Cik ātri inspektori var izvēlēties apmeklēt kādu objektu? Kurš pieņem lēmumu par šo objektu izvēli? Vai ir kādi ierobežojumi attiecībā uz inspektoru pilsonību? Vai ir ierobežojumi, kur inspektori drīkst doties, vai viņi drīkst apmeklēt tikai deklarētās vietas? Bet ko tad, ja Amerikas Savienotās valstis uzskata, ka Irāna slepeni bagātina urānu kādā nedeklarētā vietā? Vai SA var apmeklēt šo vietu? Kā ir ar citām militārajiem objektiem? Vai Irāna uztraucas, ka SAEA vizītes visā valstī atklās svarīgus ar kodoljomu nesaistītus noslēpumus? Kurš Irānā apstiprinās šo vienošanos? Vai Amerikas Savienotās valstis uzskata, kāds spēks valsts iekšienē nemēģinās graut šo vienošanos? Ko mēs darām? Kas notiek?
Kādā brīdī mums nāksies galīgi izvērtēt, vai tas viss bija tā vērts. Pašlaik es domāju, ka vismaz ir vērts plašos vilcienos izpētīt šī jautājuma detaļas. Neskatoties uz to, ka Trumpa administrācija svārstījās par to, vai režīma maiņa bija šī kara mērķis, ir grūti izskaidrot kara sākuma laiku, ja tas nebija viens no mērķiem. Un, vismaz pagaidām, šķiet, ka tas ir izgāzies. Es atturētos izteikt pārliecinošus apgalvojumus par ilgtermiņa sekām, jo Irānas valdība ir cietusi ievērojamus zaudējumus, un tas var ietekmēt notikumus valstī tuvāko gadu laikā. Citiem vārdiem sakot, pastāv iespēja, ka pēc gada mēs varētu pieredzēt režīma maiņu, kas nebūtu notikusi, ja Amerikas Savienotās valstis nebūtu uzsākušas šo karu. Taču tas pagaidām viss ir tikai minējums, un sagaidāmība, ka notiks režīma maiņa, ir samazinājusies salīdzinājumā ar sākotnējo gaidīto scenāriju kara sākumā. Runājot par kodoljomu, rādītāji neizskatās iepriecinoši. Darījuma termiņi, kas tiek apspriesti, ir pārsteidzoši līdzīgi kopīgajam visaptverošajam rīcības plānam, kas tika parakstīts Obamas administrācijas laikā. Taču šeit ir 2 punkti, ko vērts pieminēt. Pirmkārt, JCPOA tika parakstīts vairāk nekā pirms 10 gadiem, un 10 līdz 15 gadi, skaitot no 2026. gada, ir ilgāks termiņš nekā 10 līdz 15 gadi no 2015. gada. Otrkārt, tik liela daļa Irānas pretgaisa aizsardzības ir iznīcināta, ka valstī vispirms būtu jāatjauno tā, lai varētu aizsargāt savu kodolprogrammu. Tas, savukārt, būtiski ietekmē Irānas atbilstību līgumam. Hormuza šauruma ziņā viss izskatās kā neizšķirts, pieņemot, ka puses atgriežas pie iepriekšējā statusa quo, kā tas pašlaik tiek ierosināts. Es joprojām redzu, ka lielākie ziņu avoti apspriež, kā pasaule ir mainījusies, jo Irāna ir uzzinājusi par savu varu pār Hormuzu, kas ir amatieriska, aplama pieņēmuma līmeņa absurds. Irāna vienmēr zināja, ka tai ir šī vara pār šaurumu. Tā izmantoja šo varu šī konflikta laikā un arī turpmāk spēs izmantot šo varu. Pēdējā daļa, kurai rietumos tiek pievērsta maz uzmanības, bet kas ir ļoti svarīga reģiona partneriem, ir tā, ka Irāna ir zaudējusi spēju projicēt varu reģionā pārskatāmā nākotnē. Irāna vairs nevar sniegt militāro palīdzību saviem pretošanās partneriem tādā pašā apjomā kā iepriekšējos gadu desmitos, kas nozīmē, ka tādām valstīm kā Saūda Arābija un Izrēla tuvākajos gados dzīve kļūs nedaudz vienkāršāka. Tagad, vai tas bija tā vērts? Tas ir politisks jautājums, un tāpēc jūsu atbildes atšķirsies. Nav šaubu, ka Amerikas Savienotās valstis ir samaksājušas ievērojamu cenu, runājot par operācijā izlietotajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem. Nav šaubu, ka šauruma atgriešanās pie iepriekšējā statusa neatsauc visu pa to laiku nodarīto ekonomisko kaitējumu. Nav šaubu, ka Amerikas Savienotās valstis tā rezultātā ir vēl vairāk sarūktinājušas lielāko daļu savu tradicionālo sabiedroto. Nav šaubu, ka ASV patērētāji ir neapmierināti ar pieaugošajām degvielas cenām. Nav šaubu, ka ASV patērētāji arī pēc 6 mēnešiem turpinās izjust neapmierinātību, kad sāksim redzēt augstāku pārtikas cenu ietekmi. Mums nāksies atgriezties pie šo seku izvērtēšanas pēc 6 vai 7 gadiem, īpaši attiecībā uz ģeopolitiskajām ievainojamībām, kurām Amerikas Savienotās valstis ir sevi pakļāvušas. Galvenais ir tas, ka bija zināmas izmaksas, bija arī ieguvumi, un jums pašiem jāizlemj, cik lielā mērā jūs šīs izmaksas uztverat attiecībā pret ieguvumiem. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Es būtu piesardzīgi optimistisks par šodienas jaunumiem, pat ja uzlabojums salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli nenozīmē pozitīvu kopējo iznākumu. Esi piesardzīgs, interpretējot, cik lielā mērā vienas lapas memorāns var noteikt galīgo vienošanos. Un ņemot vērā objektīvu informāciju par notikušo šaurumā, galu galā tev pašam jāizlemj, vai tas bija mirkļbirkas vērts. Tikmēr arī tev pašam jāizlemj, ko vēlies skatīties tālāk. Varbūt kādu saistītu video no šī kanāla vai ģeopolitikas palīdzības video no otrā kanāla. Ja tev patika šodienas video, lūdzu nospied patīk, dalies un abonē kanālu un tiekamies nākamreiz. Visu labu!